Ziniet kā, es nonācu šodien pie atklāsmes. Pulkstenis ir kaut kādi 9 vakarā. Es tikai tikko izbraucu no darbiņa un tas, ko es gribēju teikt, ka dažreiz liekas, ka dzīvē viss ir slikti un ka viss iet uz leju un ka notiek viss, kas vien var notikt, viss aiziet grīstē. Bet tad vajag uzlikt Relax FM, iekāpt kādā auto, kurš nekad nepieviļ, kā piemēram šis 406. Peugeots, jeb Peugeot. Un tu saproti, ka nav nemaz tik traki un viss ir kārtībā. Laikam nedaudz jāpaturpina tas, kādēļ tapa video Peugeot, kad tomēr viss ir labi dzīvē. Tātad vakar mums ienācās jauns dampis. Audi Q7. Nolēmu ar viņu vakar braukt mājās. Pusceļā uz mājām sapratu, ka es aizmirsu telefonu darbā, atgriezos apakaļ uz placi un noparkoju tieši vārtiem pa vidu vārtu priekšā. Izkāpju ārā, ienāku iekšā, paņemu telefonu un nevar piedarbināt Audi, jo siksnei nokritus nevar pagriezt motoru. Nu lūk, tālāk kādu labu laiku domāju, viņu pats pastumdīšu, bet tas Audi tāda normāla, tā kā konfekta gotiņa, un viņu vienītī pastumt nav iespējams. Labi, ka ir foršs čoms brankās, kurš atskrēja palīgā, dabujām siksnu vietā, iedzinu iekšā un ātri noparkoju, jo es vairs nevēlos šo problēmu, lai šis paliek Artūram ar Jāni, lai viņi cīnās tālāk. Tā kā, jā, droši, ja jums interesēs šāds Audi Q7, 2300 eiro, brauciet, savāciet un ripojiet laimīgi tālāk. Ar cerību, ka jums nenokritīs siksna.